Ventspils slimnīcā mūsdienīgi aprīkotajā laboratorijā ikdienu veic asins un urīna parauga analīzes, kas ārstiem ļauj noteikt diagnozi. Analīžu pieņemšana notiek slimnīcas centrālajā korpusā līdzās reģistratūrai. Šeit mēs viņus reģistrējam mūsu interneta sistēmā, laboratorijas interneta sistēmā. Tad pacients iet nodot asins analīzes šajā te blakus istabiņā. Ja pacients vēlās saņemt asins analīžu rezultātus e-pastā, elektroniskajā pastā, tad sistēmā tiek piešķirts automātiski ģenerēts kods, vai iedots viņam izdrukas veidā, vai atsūtīts uz mobilo telefonu, ja kartiņā ir telefona numuriņš. Apmeklējot attiecīgo vietni tīmeklī, pacients ievada paroli un saņem pieeju saviem analīžu rezultātiem, kurus viņš var izdrukāt un pēc tam nodot savam ģimenes ārstam vai arī ārstam speciālistam. Slimnīcas laboratorija piedāvā plašu analīžu spektru. Piedāvājumu regulāri papildina arvien jauni veicamo analīžu veidi. Pēdējā laikā populāri kļūst veikt tādas analīzes, lai noteikti D vitamīna līmeni asinīs. D vitamīns tiešām ļoti populārs, ja pirmkārtam, tas ir tā kā osteoporozes rādītājs, un arī daudz pacienti ārstējās, lai pareizi noteikt tās devas D vitamīna, tad, protams, viņi ir vispirms jānosaka, un tad viņi dodās vai pie ģimenes ārsta vai pie endokrinologa, kurš nozīmē, kādā devā viņam jālieto. Un mēs jau, protams, dzīvojam tādā ziemeļu valstī, kur maz saules, un praktiski, ka lielākai daļai tas D vitamīns ir pazeminātā līmenī. Slimnīcas laboratorija ir aprīkota ar modernākajām iekārtām, kas ļauj analīzes veikt maksimāli precīzi un īsā laikā saņemt to rezultātus. Katru dienu pirms darba sākšanas visām iekārtām tiek veikta pārbaude, lai tā izvairītos no neprecīziem rezultātiem vai kļūdām. Ja gadījumā nepieciešams veikt kādas īpaši specifiskas analīzes, ko nav iespējams izdarīt uz vietas Ventspils slimnīcā, paraugs nosūta uz laboratoriju Rīgā.